Kā es apvienoju dzīvi ārzemēs ar uzņēmējdarbību, sociālajiem medijiem un mācībām? Itālijā mans rīts sākas ar 5 molām brokastīs, tad es braucu uz zāli, izdaru savu rīta treniņu, un tad ir laiks pusdienām. Pēcpusdiena ir mācības. Es studēju biznesa vadības koledžā. Gan būvējot savu saturu un būvējot savu uzņēmumu, es esmu izmantojis ļoti daudz lietas, ko es šajos pāris mēnešos jau esmu iemācījies, kopš uzsāku studēt BVK. Tās ir lietas, ko no teorijas es varu praktiski integrēt savā uzņēmumā, un tas man ir palīdzējis apgrozīt jau vairākus 10 000 eiro šajā mācību gada laikā. Un šobrīd tieši man ir jāiesniedz lielākais gada darbs, kas ir prakses atskaite. Ko tas nozīmē? Es dzirdu, ka cilvēki studē augstskolās, viņiem jāiet citur praksēs, jāstrādā un visādas tādas lietas. Šeit ir pilnībā savādāk. Tava prakse ir tas, ka tu veido savu uzņēmumu. Tu strādā savā uzņēmumā, tu pieraksti dienas grāmatā savas stundas, ko tu ieguldi, tu pieraksti darbus, ko tu izdari, tu atskaities saviem pasniedzējiem un prakšu vadītājiem. Tas man liekas nenormāli forši, jo strādāt praksē savā uzņēmumā ir daudz lielāks azarts, un man acis deg vairāk nekā iet pie kāda cita strādāt. Jo darīt kaut ko pašam savu, tas ir vienkārši neaprakstāmi. Un iesniegt šo visu gala lielo darbu, tev palīdz uzskaitīt to, ko tu esi darījis, palīdz optimizēt, palīdz analizēt. Tālmācība biznesa vadības koledžā ir viens no labākajiem lēmumiem, ko es varēju pieņemt, kopš uzsāku radīt saturu un veidot savu uzņēmumu. Es studēju tālmācībā biznesa vadības koledžā, kur 2,5 gados es varu iegūt profesionālo augstāko izglītību. Izvēlēs tālmācību, es izvēlos biznesa vadības koledžu.